kā iestatīt AdWords, lai šīs kampaņas arī izveidot. Tā, un tātad mūsu praktiskās sadaļas plānā mums ir divas daļas. Tātad pirmais, mēs paskatīsimies, kā mēs varam savienot YouTube kanālu ar AdWords kontu, kas ir tātad pirmais solis, lai sāktu darboties ar video reklāmām, vismaz veidā, kā mēs to iesakam. Un nākamais būs, kā tad reāli arī izveidot video reklāmu soli pa solim. Un tālāk mēs varam doties uz kontu. Jā, tad šeit mēs izmantosim manu demo kontu, lai izveidotu mūsu video kampaņu. Tātad tas ir tas, kā tas izskatās, un šobrīd soli pa solītim centīšos vienkārši izlist cauri šim procesam. Tātad, kā jau Didis minēja, mums kas ir diezgan svarīgi, lai būtu pieejams papildus funkcijas, teiksim, šīm video kampaņām ir sasaistīt savu AdWords kontu ar YouTube kontu. Tātad to mēs varam darīt, sākot veidot video kampaņu. Tātad mēs ejam uz sadaļu, kur mēs varam izveidot kampaņu un izvēlamies tiešsaites video. Tālāk šeit varēsim redzēt, ka kreisajā pusē pie izvēlams ir tāda sadaļa kā koplietojamā biblioteka. Un šeit ir sadaļa saistīta YouTube konti. Tad klikšķinam uz šejienes, un šeit jūs varēsiet redzēt informāciju par to, kāpēc un kā sasaistīt YouTube kanālu. Tad ir dažādas papildu iespējas, piemēram, jūs varat redzēt video klips skatījumu statistiku, un arī pievienot video klipiem dažādus pārklājumus, piemēram, to aicinājumus uz darbību. Angliski viņi saucās call to action overlays un video annotations. Tālāk advancētāks funkcijas kā atkārtots mārketings, un varēs arī vienkāršāk un ērtāk izanalizēt video reklāmu ietekmi, pamatojoties uz apmeklētāju rīcību jūsu kanālā. Tātad šeit vienkārši mēs saistam YouTube kontu. Un šeit jūs, protams, varēsiet arī izvēlēties. Ja YouTube konts pieder jums pašiem, jūs varat, protams, izvēlēties, un vislabākais ir tas, ja viņiem e-pasta adrese ir admins abos divos kontos. Tad šeit jūs nosūtīt kanāla īpašniekam, un tiklīdz viņš viņu apstiprinās, viņam vajadzētu sasaistīties ar jūsu AdWords kontu. Un attiecīgi šajā veidā tas, ko mēs būtībā izdarām, ir ar saiti, sniedzam iespēju kanāla īpašniekam apstiprināt, ka viņš piekrīt tam, ka šie konti tiek savienoti. Jā. Un tas tātad ērtā veidā, pieņas viņa kontu menedžē kāds cits cilvēks, var ļaut šo izdarīt. Jā. Tad mēs varam droši doties atpakaļ uz visām video kampaņām. Un šeit arī, ja rodas neskaidrības, šeit kreisajā pusē izvēlē ir palīdzības sadaļa un īstenībā diezgan labiem padomiem un soļiem, kā pakāpeniski izveidot šīs video kampaņas. Tad, ja kaut kas ir neskaidrs, jūs varat droši klikšķināt uz darba sākšanu, un sistēma principā palīdzēs jums soli pa solim izveidot šo kampaņu. Taču šobrīd to darīsim mēs, un tātad, ko mēs darīsim, mēs izveidosim jaunu kampaņu. Tātad jaunas kampaņas izveidi. Izveidosim kampaņas nosaukumu. Ievadīsim dienas budžetu, un ir dažādi piegādes veidi. Tas ir līdzīgi kā AdWords standarta kampaņās, kad jūs varat vienmērīgi rādīt reklāmas visu laiku, vai arī pātrināt, rādīt reklāmas tik bieži un tik drīz, cik vien iespējams attiecīgā budžeta ietvaros. Tālāk mums ir lieliski iespēja izvēlēties valsti, kur mēs vēlamies mērķēt. Un mēs varam izvēlēties Latviju, jo pirms tam šāda iespēja nebija. Sistēma arī piedāvā, ņemot vērā atlasīto atrašanās vietu, mēs varam izvēlēties valodas, kurās tiek izmantots kuras pārsvarā tiek izmantotas Latvijā. Tātad ļoti labi ideja ir īstenībā šīs atlasītās ieteiktās valodas arī pievienot. Un šeit mēs dodamies tālāk jau pie pašas reklāmas izveides.
Tad, kas šeit ir nepieciešams? Jūs varat ievadīt YouTube video klipa nosaukumu, un tad notiks meklēšana. Vai arī uzreiz jau URL, kur vēlaties reklamēt. Un šeit ir ļoti labas palīdzības, palīdzība, ja jums gadījumā nav video klipa. Un šeit, ja jūs uzklikšķināt, jūs principā varat atlasīt savu situāciju. Piemēram, ja jums ir video klips, taču, ja viņš nav YouTube, tad sistēma jums vienkārši soli pa solītim parādīs, kas jums ir nepieciešams darīt. Ja jums nav video klipa un jūs nezināt, kā to izveidot, sistēma jums patiesībā aizvedīs uz lielisku lapu, kurā ir iespēja uzzināt vairāk par video klipu izveidošanu. Un, un tad arī, protams, arī citi iemesli. Bet šoreiz, ko mēs varam izdarīt, par cik mēs minējām, vēlētos reklamēt YouTube klasi. Un šeit mēs izvēlēsimies linku, jeb saiti no video, kas mums jau iepriekš bija. Tas nozīmē Google AdWords kampaņu optimizēšanu. Tad es vēlēšos šo video reklamēt, un es vienkārši šeit ievadīšu linku. Un tālāk, kas mums parādās, tātad jūs varat redzēt, kā izskatīsies jūsu video reklāma, un šeit ir reklāma formāts, ko jūs varat redzēt. Tas ir tas, ko es minēju. Klipā ievietota reklāma ir tā saucamā InSearch, InStream, un lapā ievietot, tas ir InDisplay, un meklēšanas rezultātos ievietot, tas bija InSearch. Tātad šobrīd tie divi lapā ievietot un meklēšanas rezultātos ievietot reklāmas formāti tiks apvienot lapā ievietot reklāmu formātā. Un šeit jūs varat izvēlēties, kādu vien formātu jūs vēlaties. Ja jūs vēlaties izvēlēties pašus tīklus, tad jūs varat izvēlēties, ļaujot man izvēlēties, un izvēlēties, ja jūs vēlaties parādīties YouTube video klipos vai YouTube meklēšanā, un šeit ir dažādi formāti. Tātad tas viss ir pēc jūsu izvēles, kādu formātu jūs vēlētos, kādā formātā jūs vēlētos parādīties un reklamēties. Pieņemsim, es labprāt izmēģināšu šo InStream reklāmu, un tas nozīmē, ka cilvēki varēs izlaist manu reklāmu pēc 5 sekundēm. Tātad mēs reklamēsim AdWords klase. Un mēs varam izdomāt aprakstu. Tad mēs esam ierakstījuši nelielu tekstiņu. Un šeit jūs arī varat izvēlēties sīk tēlu, jeb thumbnails, kas būtu angliski. Un, šeit, protams, sistēma paņem kaut kādas ekrāna šāviņas no paša video. Mēs varam, piemēram, izvēlēties bildi, kas varētu būt atraktīvāk nekā datu bildes. Mēs izvēlamies šo sīk tēlu. Redzamais URL. Galamērķa URL, un ko tas nozīmēs? Tātad galamērķa URL būs tā tīmekļa lapas adrese, uz kurieni jūs vēlaties nosūtīt šos lietotājus pēc, ja viņi uzklikšķinās uz jūsu reklāmas. Bet tā tikpat labi varbūt jūsu mājaslapa. Un nosauksim šo video reklāmu par video reklāmu 1. Tātad papildus reklāma atribūti. Šeit jūs varat izvēlēties, kur jūs specifiski vēlētos, vai jūsu reklāma parādās, vai, teiksim, kanāla lapā, tas nozīmē channel page, vai arī skatīšanas lapa, watch page, tātad, kur cilvēki vienkārši skatās video. Papildus ir pieejams pavadošais reklāmu karogs. Tātad pavadošais reklāmu karogs ir dažādos formātos, un tur arī ir dažādi formāti, kas ir pieejami tikai YouTube. Tātad, kā es minēju pirms tam, šis pavadošais reklāmu karogs parādīsies līdzās jau jūsu esošajai video reklāmai, un par klikšķi šī pavadošā reklāmu karoga nebūs jāmaksā. Tātad mēs pievienojam pavadošo reklāmu karogu, tā saucamais companion banner. Mēs esam izvēlējušies 360, jo tas ir formāts, kuru atbalsta YouTube.
Un, jā, tālāk vēl var izvēlēties papildus ieskatījumus. Tad papildus iestatījumi ir, teiksim, sākuma un beigu datums, un jūs varat arī izvēlēties, cik bieži un kā rādīt jūsu reklāmas. Tātad šeit ir iespējams pārskatīt režīmus. Tātad jūs varat izvēlēties, lai jūsu reklāma parādās vispopulārākajos skatīšanas laikos, ja jums ir tāda informācija, kad tāda ir, vai arī, piemēram, ja jūs vēlaties reklamēt kaut kādu servisu vai pakalpojumu, kas strādā noteiktās darba stundās, ja, piemēram, līdz 7 vakarā, un pēc tam jums nav iespējams piedāvāt šo pakalpojumu, tad jūs varat arī noteikt darba laiku, kad arī jūsu reklāmas var parādīties. Vēl papildus iespējas ir reklāmu piegādēji, rādīšanas biezuma noteikšanas. Teiksim, tad jūs varat koncentrēties uz to, lai reklāma parādījos pēc iespējas biežāk, vai arī reklāmgumiem, ja jūs vēlaties koncentrēties uz to, lai jums būtu vairāk reklāmgumu. Tas nozīmē, ka sistēma skatīsies pēc vēsturiskās informācijas. Tur būs arī dažas priekšnoteikumi, tad jums jau ir jābūt kaut kādiem reklāmgumiem, balstoties uz ko sistēma varētu izdarīt attiecīgos lēmumus, kā optimizēt jūsu kampaņas darbību. Un, protams, arī seansu biežuma noteikti ierobežojumi. Tātad jūs varbūt nevēlaties vieniem te pašiem lietotājiem parādīties pārāk daudz. Tas nozīmē, lai varbūt tās reklāmas nav kaitinošas. Tātad ir varbūt vērts arī padomāt par jūsu lietotājiem un potenciāliem klientiem. Un ir vēl tāda iespēja par mērķa auditorijas atlasi pēc ierīces. Dažādās valstīs, protams, ir dažādas iespējas. Šeit ir izvērtas mobilo ierīču un planšetdatoru opcijas. Šobrīd mēs varam izvēlēties arī dažādas operētāju sistēmas, bet principā par tas, kas attieksies uz Latviju, vismaz līdz šim brīdim, tad nav iespējams īsti izvēlēties dažādus operatorus un Wi-Fi. Un vēl ir iespējams palielināt cenas korekciju mobilajām ierīcēm. Un kādēļ šī funkcija ir ļoti svarīga? Tāpēc, kad cilvēki aizvien vairāk un vairāk pavada laiku savās mazajās mobilajās ierīcēs, tātad planšetdatoriem un savos viettāluņus, un ļoti daudz arī ar tehnoloģiju un aplikāciju attīstību cilvēki skatās dažādus YouTube videoklipus, un tas ir palicis aizvien populārāk un populārāk. Un cilvēki daudz arī izdara dažādas meklējumus, skatās šos pašus video, un pēc tam varbūt izdara pirkumu no datora, bet jums noteikti būtu svarīgi sasniegt šos lietotājus mobilajās ierīcēs jau tad, kad viņi ir šīs izpētes vai izklaides pašā sākuma posmā. Tālāk mēs varam vienkārši saglabāt un turpināt. Un principā mūsu kampaņa arī ir gatava. Šeit jūs varat noteikt arī dažādas cenu noteikšanu mērķa auditoriju. Protams, jūs varat izvēlēties jūsu maksu par skatījumu. Un šeit ir arī ieteikumi, cik tas varētu būt. Šoreiz mēs izvēlēsimies, teiksim, 50 centus. Un labajā puscītē šeit jūs varat redzēt, kādi ir paredzamie budžeta izdevumi, jo pirms tam es arī biju uzlikusi dienas budžetu 100 eiro. Un tātad paredzamais skatījums skaits dienā balstoties uz jūsu mērķa auditorijas atlasi. Un vidējais cost per view, maksa par MPS, maksa par skatījumu ir paredzams uz aptuveni 4 eiro centiem. Kā vienmēr vislabākā stratēģija ir sākt mazliet agresīvāk, teiksim, ar lielāku šo maksimālās maksas par skatījumu cenu, ar kuru jūs vēlētos sākt piedalīties šī izsolē. Jā, un, protams, tas, ka, ja mums ir ielikt maksimālā maksa 50 centi, tas nenozīmē, ka mēs to arī maksāsim. Jā, tieši tā. Sistēma strādā pilnīgi tāpatās kā ar parastajām atbildes kampaņām. Tālāk atlasam lietotājus, kuri skatās saturu. Tad mums būsim ļoti priecīgi, būs jebkurš dzimums un jebkurš vecums. Šeit arī jūs varat izvēlēties video klipus par kaut kādu noteiktu tēmu. Tad, kas mums būs atbilstoši.
Pieņemsim, varbūt internets un telekomunikācijas. Nav tik svarīgi, pieņemsim meklētāju programmas. Un tātad izvēlamies. Un, ja arī cilvēkiem ir kādas intereses, tad agrātīvi investori mums ļoti interesē šī gadījumā. Un ir iespējams arī izveidot, atlasīt YouTube meklēšanas atslēgvārdu. Ko tas nozīmē šeit? Atsevišķi atslēgvārdi viņi ir optimizēti YouTube meklēšanas rezultātiem. Tas nozīmē, ka tad jūsu reklāma būs piemērota rādīšanai, ja būs, teiksim, šis atsevišķais atslēgvārds atbildīs lietotāju vaicājumam. Tur te gan ir jāņem vērā, ka tas negluži ir pilnīgi tāpatās kā AdWords atslēgvārdu plānotājā, jo tie ir meklējumi meklēšanā, taču, kad cilvēki meklē YouTube kaut ko, tad tie meklējumi mazliet ir citādāki, jo cilvēki jau zina, piemēram, ja viņi kaut kādu video meklēs, piemēram, nezinu, kosmētikas ieteikumi vai krāsošanās ieteikumi vai driftings, tad šie atslēgvārdi būs mazliet citādāki. Un mēs šeit varam arī vienkārši saglabāt mērķi auditorijas atlases grupu. Ko mēs arī tieši darām. Un principā tas arī tas, kā jūsu kampaņa arī, ja neizdodas saglabāt. Ar pirmo reizi. Tad jāmēģina vēl. Ar otro izdodās. Jā, tieši tā. Jā, šeit mēs redzam, mēs neesam ievadījuši maksājumu informāciju. Jā. Bet šis būtībā arī bija tas galvenais skats, ko mēs vēlējāmies sniegt, izejot cauri dažādām šīm iespējām, kas tiek piedāvāts veidojot video kampaņas. Un pavisam sīk apkopojot, teiksim, galvenās tās lietas ir tas, ka tātad, pirmais mums ir jāizprot šīs iespējas, kuras sniedz iestatījumi gan kampaņas, gan arī reklāmu kopu līmenī. Attiecīgi mēs izvēlamies pareizo mērķa auditoriju, mēs iestatām likmes, budžets un tā tālāk. Nākamais punkts ir, ka ir ieteicams izmantot dažādus formātus. Kā mēs redzējām, mums ir iespējas izmantot gan in-stream, gan in-display. Un parasti tas ieteicamais tomēr ir censies maksimāli plaši sasniegt lietotājus, izmantojot dažādus formātus. Kā izvēlēties video, šis, manuprāt, ir temats, par kur varētu diskutēt diezgan plaši, bet šeit ir jāņem vērā tas, ka tam video ir jābūt piesaistošam. Un viņam jābūt tādam, kas uzrunā lietotāju un kas ir nevis vērsts uz to, lai vienvirziena veidā sniegtu informāciju, bet lai reāli miedarbotos ar viņu un būtu kaut kas uzjautrinošs, kaut kas izklaidējošs, kaut kas informatīvs un kaut kas, kas lietotājiem nes kaut kādu vienu vai otru veidu labumu. Un tur vienkārši neliela piebildīta par video formātiem, kas ir in-stream, tie kurus ir iespējams izlaist pēc 5 sekundēm. Arī tur īsti ierobežojuma ilgumam nav, bet vislabākā praksa būtu diezgan salīdzinoši viņus īsus taisīt, jo, lai cilvēku uzmanību piesaistītu, viņam varbūt nemaz negribētos izlaist to kampaņu, nevis kampaņu, bet reklāmu, jo piesaistošāks viņš ir īsāks, kodolīgāks, jo labāk tas parasti strādā. Jā, un dodoties tālāk, tad, kā Laura jau rādīja, ka ļoti būtiski izveidot šo aprakstu insevišķu reklāmām, kas reāli arī palīdzētu sniegt to papildus informāciju par to, kāda tad ir tā vērtība un ko tad mēs īsti piedāvājam. Jo tas palīdz lietotājiem ērtāk atrast saturu un saprast, par ko šis saturs ir. Un beigās tātad mums ir diezgan plašas iespējas, kā atlasīt mūsu mērķa auditoriju. Tātad ir lietas kā atslēgas vārdi, kā izvietojumi. Mēs varam izmantot to pašu, ko mēs redzējām šeit ar interesēm, kā arī, citas lietas, kā atkārtotais mārketings. Un, šīs tātad būtībā ir tās galvenās lietas, ko mēs vēlējāmies arī šeit pateikt. Es domāju, ka šeit, ko mēs varētu novēlēt reklamētājiem, ir, ka
noteikti vērts izpētīt tās iespējas. Un pozitīvā lieta ir tā, ka jūs visi, kuriem ir savu AdWords kontu, var mums sazināties, izmantojot palīdzības sadaļu no savu AdWords kontu. Tad pēc tam mēs jau esam priecīgi pieņemsim telefoniski, jo pārunāt sīkāk un padiskutēt par labām praksēm, kas varētu konkrētajā gadījumā būt noderīgs, ņemot vērā gan individuālos biznesa mērķus, gan arī izvēlētos uzstādījumus un citas lietas. Jā, un tieši tā, kad mazliet arī advancētākām lietām, kas ir atkārtotais mārketings un papildus intereses un kaut kādas advancētākas stratēģijas, par to tad mēs parunāsim nākamajā. Jā, es domāju, tas noteikti būs ļoti interesanti. Tā kā tas noslēdz mūsu tiešsaistes semināra daļu, ko mēs vēlējāmies pastāstīt. Un cerams, ka šis bija tāds pamata iesākums, bet cerams, ka tas arī sniedz kādas jaunas idejas un jaunu informāciju.